Sveiks, skatītāji! Šodien mēs esam devušies uz kinoteātri, lai stāstītu par filmu Solta ar Angelīnu Džolī galvenajā lomā. Evelīna Solta ir CIF virsniece, kur ir devusi uz vērestu godprātīgi pildīt savus darba pienākumus pret valsti. Bet, kad Krievu izlūks nopratināšanā apsūdz Soltu kā Krievu spiedzi, viņa ir spiesta bēgt. Lai pierādītu savu nevainību un aizsargātos bēgšanas laikā, Solta pielieto visu savu profesionālo meistarību. We got a walk-in. A defector. No one can sort out a nut job from the real thing faster than you. Today, a Russian agent will travel to New York City to kill the president. This guy's selling smoke. Wrap it up, Ev. The name of the agent is Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. Как вам понравился фильм? Не то, что я ожидала, но понравился, но второй раз я не пойду. Да. Ну и как конец? Ну, неожиданно, как вам сказать, неожиданно. Я люблю Анджелину Джоли, но не так, чтобы это ее лучший фильм. То есть это боевик с неожиданной концовкой, но то есть они немножко переборщили с сюжетом, честно говоря. Un kā jums patika šī filma? Nu, smieklīgi. Bija smieklīgi, jā. Un kā jums šķiet, ja galvenajā lomā būtu vīrietis, vai filma būtu labāka vai sliktāka? Nu, es nedomāju, ka būtu kādā atšķirība. Bet, nezinu, bet tik stulbi. Un, es pavisam negaidīju tādu. Nu, un kopumā iesakiet saviem draugiem nostīties šo filmu? Nē, noteikti ne. Un kā jums patika šī filma? Nu, kinokomēdija. Un kā jums šķiet, vai filmas beigas bija labas, vai vajadzēja kaut ko pamainīt? Grūti teikt. Ar ko beigt tādu filmu? Ar ko citu? Un kā jums patika šī filma? Man patika, jā. Bet man likās, ka pirms pāris gadiem bija Born Ultimāts, un principā šis tāds pats kā, man liekas, pirmais Born Ultimāts, kur skaidrs, ka beidzās ar to, ka būs vēl vismaz viena filma, jā. Jūs sagaidiet turpinājumu? Nē, bezgan skaidrs bija, ka būs turpinājums. Domāju, tur nav divi jautājumi. Bet labi, tāds labs thrillers, man liekas, tā kvalitāte ir, jā. Un bija kaut kas negaidīts filmā, beigas, sākums, vidus? Es nebiju gaidījis, ka būs turpinājums. Es nebiju gaidījis, ka beigsies ar to, ka būs vēl viena filma. Bet acīm redzot, būs, jā. Kopumā jums patika? Jā, noteikti. Un cik zvaigznes dodiet no 5? Es domāju, ka 5, jā. Tīri izklaides vērtība, man liekas, ir 5 zvaigžņu vērta, man liekas, jā. 3 tīri, lai pasmaties. 0. 4 я дала бы за Анджелину Джоли. Galveno lomu filmā atveido populārā aktrise Angelīna Džolī, lai gan sākotnēji filmas veidotājs šai lomai vēlējās aktieri Tomu Krūzu. Filmas režisors Filips Nojs atzīst, ka scenārijā tika plānots, ka galveno lomu tēlos vīrietis, un tikai vēlāk tas tika pārrakstīts speciāli Angelīnai Džolī. Šajā raidījumā tas arī viss. Uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!